citu, es nesapratu, šodien ir piekdiena un neviens nestrādā. Izrādās, ka Arābu Emirātos viņiem pirmdiena ir svētdiena, un piekdiena sestdiena ir sestdiena svētdiena. Nu, es saprotu, ko es gribu pateikt. Braucam tieši uz turieni, 5 minūtes brauciena no mūsu viesnīcas, pavisam cita vieta, un redzēsim, kā tur kas izskatās un tā tālāk. Baigi nenormāli smuka zāle, milzīga, viss tā forši sadekorēts. Es jums teikšu, tie indieši baigi daudz tērē naudas priekš savām kāzām. Vecim tā normāli šparī uz ārfas. Normāli zažagājot, riktīgi laiž. Tur ir mūsu ēdiens. Maks gatavo mūs izdzina ārā no galvenās telpas. Ziniet, tā kā pie viesmīļiem visiem, ja mēs neesam tādi, nu, kā sakās, pačotnie viesi, tāpēc mums jāsēž kaut kādā koridorī un jāēd. Redziet, ot tā tas viss izskatās. Indiešu ēdiens ir nenormāli ass. Es asu ēdienu neēdu, bet, kad gribās ēst, tad nav izvēles. Saproties? Otrā diena no 3 ir atstrādāta. Tagad ir pāri 12 naktī, bet mēs nesteigsimies doties uz viesnīcu atpakaļ, jo pēc tradīcijas mēs satiksimies ar Evaldas un Justinu. Tie, kuri seko maniem vlogiem, un viņi noteikti viņas zina. Justina un Evaldas, viņi dzīvo un strādā šeit. Viņi arī nodarbojas ar kāzām, video un foto un visu tur pēc kārtas. Tāpēc mēs brauksim uz nelielu drinku saucamo, tā vienkārši sasveicināties, pateikt čau. Un jā, Maks viņas sen nav redzējis, tāpēc es vēl neatvados no jums. Ejot prom var arī nospērt kādu desertiņu pagaršot. Šūts. Nu, kamēr mēs gaidām, kad mūsu auto pievadīs, es jums gribēju pateikt vienu lietu, smieklīgu lietu, tas, ka no pirmās dienas, kad mēs atbraucām uz Dubai, saules vispār gandrīz nebija. Ir silts, plus 27, par dienu kaut kā 30 ar kapēkām grādi, bet saules nebija. Un rīt pēdējā kāzas diena, un rīt sola pērkona negaiss. Un pats interesantākais ir tas, ka mēs rīt filmēsim visu to pasākumu tuksnesī. Un nevis iekštelpā, bet ārpusē. Tāpēc mums tas pavisam neder. Nu, gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Varbūt tur būs kaut kāds teltis. Bet, nu jā, tas ir interesanti. Rīt ir pērkona negaiss, bet jau no parītdienas, kur mūsu auto piebrauca, no parītdienas sākās pilnīgi saulains karstas dieniņas, tāpēc nu, kaut kā baigi nepaveicās. Atvedām sliktu laiku uz Dubai. Thank you very much. Have a good night. Nu ko, laižam satikt Evaldas un Justinu. Starp citu, Evaldas pavisam nesen kaut kādu nedēļu atpakaļ bildināja Justinu. Kaut kur kalnos. Come on, let's go. Tā, viņš bildināja Justinu kaut kur kalnos, slēpojot vai tur braukājot ar snowboardu. Viņš uztaisīja viņai pārsteigumu un nolika pa kluso GoPro kameru, kaut kur paslēpa un bildināja. Atkal mums tā pati dziesma. Riņķojam te apkārt un nevaram izbraukt. Jau 3. reizi paņēmām nepareizi pagriezienu un sanāk braucam pretējā virzienā. Un tiešām grūti, kur pat Maks sēž vienkārši atsevišķi, skatās Google Maps un arī viņš kļūdās. Kā tad man bija pirmajā manā braucienā, kad es paņēmu mašīnu uz nomu un vispār nekur nevarēju normāli aizbraukt, visu laiku ņēmu nepareizi pagriezienus. Pamēģināšu izrunāt šitās visiem pazīstamās viesnīcas nosaukumu. Burj Al Arab. O, sanāca ātri. Ot, ka vajag teikt, uzreiz nevar izrunāt. No? Burj Al Arab. Burj Al Arab. Burj Al Arab. Jā, Burj Al Arab. Burj Al Arab.
Burj Al Arab. Burj Al Arab. Šašlik, bašlik. Straight. Ziniet, kas man kaitina šī mašīnā? Ot, reāli, ja manai mašīnai tā būtu, es nezinu, ko es izdarītu. Re, kur jūs aizverat durvis, ja? Re, kur es jums parādīšu, jūs aizverat durvis, un kad es eju prom, es laiku nobīstos. Vai kam tāda skaņa likt iekšā? Ja es pirms un vēl atbraucētu uz mājām, tur savā pagalmā, vai kaut kur, ja grib kluso iet mājās, lai nevienu nepamodinātu, un tu pēkšņi tāds pip, un viss pamostās. Tas tā kā nav normāli, Opiņa, uz kurien mēs te esam atnākuši. Tur ir kaut kāda karaoke laikam, vai kas? So can we go in? Yeah? Yes, my brother. What's up? Congrats. Congrats. Thank you. It's like too long is the silence. What should I make trailer? So it looks amazing. Because I was carrying the ring for 3 days. I remember like your copy of Dennis standing in the shorts, a leather jacket. Yeah. Bija jauki viņus satikt, pasēdējām, parunājām bišķiņa. Barčiks, es jums pateikšu, tas vispār nav mans. Es nezinu, vai es vispār kādreiz tādos esmu bijis. Tur ir tāda rīktīgi krievu publika, sadzērušies, dzied karaoke, un tur visāds, drīz tur razborkas sākās, man jau kamera bija gatava, bet, diemžēl neviens neko nesāka tur nekādu ekšanu taisīt, saproties. Un, ko, mums jādodas tagad uz mājām, tagad ir, cik tagad pulkstens ir, bez 5:03. Hello! Paņēma līdzi pelviks, paņēma līdzi krēmu, lai nenodegtu, jā. Bet viss tas nebija vajadzīgs, jo ārā līst lietus. Ir baigais vējš un nav saules. Un nav saules, kopš mēs esam atbraukuši. Un ziniet, kas ir vēl interesanti, es jums tuņi parādīšu, kāda laika apstākļi ir, kad mēs aizbrauksim prom. Lūk, Dubai, ja? Šodien, svētdiena, ja? Vējš, lietu vairs kur ir lietus, un mēs lidojam prom no svētdienas uz pirmdienu, ja? Un tad sākās riktīgs saulains dieniņas, 35 grādi. Nepaveicās, ne šoreiz, saproties. In 400 meters, keep left at the fork. Фишечка, она живая, эта пленка. Mums pasākums pēdējā diena, mums pasākums šodien ir Tuksnesī. Es jau par to laikam biju teicis, bet vienkārši vēlreiz atgādināšu. Pasākums ir Tuksnesī. Pirmais, ko mums ir jādara, ir jātaisa fotosesija ar pārīti, bet es nezinu, kā mēs to darīsim, jo ārā nenormāli stipri līst lietus. Kur mini London Eye. Moscow. Paris should be somewhere as well. Tas ir tā kā mini Disneylands Dubajā. Kur tur priekšā izskatās pēc pļauniekiem vai mešciem Tuksnesī. Redziet, Tuksnesis un pļaunieki vai purčiks. Labs laiciņš Dubajā. Turpinam savu braucienu. Kurorts. Это называется колонизация. Слушай, наверное, вот сюда. На большом Desert Spa. We need to go through? Prāts! Kas to varēja būt domājis, ka mums vajadzēs šitā slēpties no lietas? Макс, фиксак, Куда? Пердола. А какой номер? Какой-то Альфа-Сар, что-то там, непонятно. Thank you.
sauc līgavai un līgavainim, tāpēc, ka ārā nenormāli stipras lietas, rīktīgi līst. Un pats interesantākais, ka mēs parunājam ar līgavainu, viņš teica, ka viņiem tur augšā uz jumta bija viss sarīkots, galdiņas salikti, tur nav nekāda jumta augšā. Pareizāk, tas viss ir uz jumta. Un tagad viņiem vajadzēja visas galdus nest lejā, visas tās dekorācijas arī. Un viņš ir baigi satraucies par to, bet neko nedarīt. Tāda ir dzīve. Un starp citu, viss šis komplekss, viņš pat nav paredzēts kaut kā slēpties no lietas. Tāpēc, ka redziet, viss šitas jumts tek cauri, jo tur ir tā kā no bambuka kokiem uztaisīts, redziet? Un visur tek cauri. Es nekad šitādi neesmu redzējis. Skatieties. Jūs redzējāt? Wow! Катюша выходила на берег крутой. Эй. Sēžam jau stundu, nekas nenotiek, pilnībā nekas nenotiek, ir garlaicīgi. Mums tie tagad ir gandrīz 8 vakarā, mums te ir jābūt maksimums līdz 10 vakarā, tā kā, nu jā. Vienmēr sekot, kas notiks. Viņi atnāks visi apsēsties pie galda un sēdēs un ēdīs. Un tas viss, vairs nekas cits nenotiks. Neviens nedējos, nebūs nerūmas, nekā. Tāpēc, jā, kaut kā tā. Redziet, Abu Dabi vispār nav nekādas kanalizācijas, un kad ir lietus, ir nenormāli lielas peļķis. Visur. Es nezinu, kā tur, laikam visos Arābu Emirātos, jo viņiem tur 6 dienas gadā līst lietus, tāpēc nebija vajadzības taisīt. Tā, dargie draugi, mēs apstājāmies tūkstneša vidū, redziet, tūkstnesis pa labi, pa kreisi, jā, priekšā aizmugurē neviena nav, un iepriekš es minēju par sporta režīmu, jā, kur es jums rādīju, redziet, tur ir tāda podziņa. Un cik labs tas sporta režīms, tūlītās mēs to arī uzzināsim. Maks uzņems laiku, cik ātri es uz parastā režīma uzņemšu 100 km/h, un tad mēs ieslēgsim sporta režīmu un pārbaudīsim, cik tad ātri es varēšu atkal sasniegt 100 km/h. Lūk, ceļš ir brīvs, neviena nav. Maks, tu esi gatavs? Gatavs. Tā, parastais režīms, nekāda sporta nav. Spiedīšu, cik varu. Gatavi? 1, 2, 3. Sešdesmit, 80 un tā, 9 sekundes 76 milisekundes, jā. Tuliņ aizbrauksim līdz nākamai gaismai, lai ir tā smukāk viss redzams. Un tad nākamais tests ar sporta režīmu. Atcerieties, 9 sekundes 76 milisekundes. Nu, tur plus mīnus. Atkal mēs apstājāmies tūkstneša vidū. Un tagad es ieslēgšu sporta režīmu. Lūk, sporta režīms ir ieslēgts. Maks, tu gatavs? Gatavs. 1, 2, 3. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nekādas starpības. Lai pārliecinātos točni, ka viss bija pareizi izdarīts, mēs pēdējo reizi ietestēsim. Tā laiks principā ir pilnīgi tāds pats, tās milisekundes varam neskaitīt, jā? Tad vēlreiz es ieslēgšu parasto režīmu. Parastais režīms ir ieslēgts. Maks, tu esi gatavs? Gatavs. 1, 2, 3. Nē, stop vēlreiz. Tā bija neitrāla. Tā, 1,
2, 3. Tā, 60, 70, 80, 90, 100. Principā pa 20 milisekundēm ātrāk, jā, 9,57. Un pēdējo reizi sporta režīms. Slēdzam iekšā podziņu. Sporta režīms ir ieslēgts. Maks, esi gatavs? Gatavs. Tā, 1, 2, 3, aiziet. Tā ir 60, 70, 80, 90, 100. Nav, karoči, starpības nekādas nav. Milisekundes varam neskaitīt, tur plus mīnus, kad Maks nospieda pogu, stop pogu, tāpēc viss tas sporta režīms tādās mašīnās ir pilnīgs mēsls. Tas ir tikai viens nosaukums sporta. Tāpēc, jā, tests ir izdarīts, un seciniet paši. Starp citu, lai padarītu mūsu ceļu daudz interesantāku, jā, jo principā vairs nekāds sekšanas nenotiks. Un noteikti šis ir loga beigas. Tāpēc, ko es gribēju pateikt, es pirmoreiz mūžā braucu ar oficiāli atļautu ātrumu 140 km/h. Es nekad neesmu bijis Vācijā. Vācijā, protams, tur autobāņi, tur ir bez limitiem visi ātrumi, bet mans personīgas experience tā saucamās rekurs 140 km/h. Mierīgi močīt var. Apmēram arī tā braucam bišķiņ mazāk, ko tam mums te pārsniegt. Nu, ko mēs beidzot esam klāt atdot mašīnu. Un, protams, pēdējo reizi es jums parādīšu burvju triku. 1, 2, 3. Nu, ko, dārgie draugi, es domāju, uz šīs brīnišķīgās nots mēs arī beigsim savu vlogu. Maks un es esam nofilmējuši veselas 3 dienas indiešu kāzas. Tāpēc, ja jūs neesat redzējuši man 1. un 2. sēriju no Dubajas, noteikti ejiet manā kanālā un paskatieties, jā, neaizmirsiet nospiest like, kaut ko iekomentēt un protams, ko es jums teicu, līdz nākamajam video. Paldies, ka skatījāties un čau!